Un Ebrejiem 4. nodaļā ir teikts, ka Izraēls tā arī nekad neiegāja Dieva mierā, jo viņi neticēja. Viņi ticēja tikai īsu brīdi, bet tad viņi padevās. Viņi aizmirsa par tām lielajām lietām, ko Dievs bija darījis priekš viņiem, un viņi atgriezās pie tā, ka kalpoja saviem ienaidniekiem. Tad viņi atkal nožēloja, un Dievs viņiem piedeva, bet tad atkal šis pats aplis turpinājās. Viņi atgriezās pie tās pašas stulbās rīcības, ko bija darījuši pirms tam, un tā viņi riņķoja papli un papli tiem pašiem kalniem visu laiku. Ir pienācis laiks pārmaiņām. Ir pienācis laiks atpūtai. Ak, Dievs! Vakar es visu salaidu dēlī, man bija nepareizā attieksme, es pateicu daudz ko tādu, ko nevajadzēja, es atvainojos. Piedod man, Dievs! Es pieņemu savu piedošanu. Un vēl viena lieta. Vai zini, vēlns, es neizniekošu šo dienu, jūtoties slikti par vakardienu. Nu taču, beidziet izniekot šodienu, jūtoties slikti par to, kas notika vakar. Vakardiena ir pagājusi. Viss, ko jūs varat darīt, ir nožēlot un mācīties no savām kļūdām, taču ejiet uz priekšu un iešaujiet vēlnam pliķi, izbaudot šo dienu.